Esmu īstajā garstāvoklī, lai paliktinātu sevi. Šodien ir mana dzimšanas diena un gatavošu tieši to, kas man pašai vislabāk garšo. Būs gaisīgā bezē kūka ar smiltēkšķu krēmu un mani mīļākie baklažānu rullīši ar 3 gardiem sieriem. Tevi mīl, dzejniekam vārdi nav jāmeklē. Tevis dēļ rasa vēl rītās maz vīla. Skaistākie ziedi par tevi zied. Mazā Dievs tevi mīl. Dzimšanas diena man vienmēr ir īpaša diena. Gatavojot svētku maltīti, es vienmēr pārdomāju tās labās lietas, kas ir, bija un būs. Un domājot tās labās domas, mana dzimšanas dienas torte ar katru gadu sanāk arvien garšīgāka. Dzejniekam vārdi nav jāmeklē. Tevis dēļ rasa rītās maz vīl. Skaistākie ziedi par tevi zied. Mazā Dievs tevi mīl. Mazā Dievs tevi mīl. Dzejniekam vārdi nav jāmeklē. Tevis dēļ rasa vēl rītās maz vīl. Skaistākie ziedi par tevi zied. Mazā Dievs tevi mīl. Dzejniekam nav. Šodien, savā dzimšanas dienā, gatavošu vienu fantastiski garšīgu un interesantu bezē kūku ar smiltēkšķu krēmu. Un tad vēl gatavošu savus mīļos baklažānu rullīšus ar gaļas un ar siera pildījumiem. Parasti uz savu dzimšanas dienu es cepu tās kūkas, kas man visvairāk garšo. Un viena no tām noteikti ir citronu kūka. Bet šodien, pat cik pašreiz Latvijā ir smiltēkšķu sezona un smiltēkšķis pēc savas garšas ir kaut kur līdzīgs citronam. Tas arī ir skābens. Es izvēlējos gatavot smiltēkšķu kūku, bet tas viss labums, kas tajos ir, pat nestāv klāt citronam. Tā ir īsta vitamīna bumba. Biskvīts sastāvēs no 2 daļām. Apakšējā daļiņa būs līdzīga keksam, kuras arī pievienošu smiltēkšķu sulu, un kā otra kārta būs bezē kārta. Un šīs abas 2 kārtas es cepšu vienlaicīgi. Tagad savam biskvītam es nedaudz izspiedīšu smiltēkšķu sulu. Būs vajadzīgs kādas 4 ēdamkarotes. Sulu var nopirkt arī veikalos jau gatavu izspiestu. Bet tad, ja to dara pats mājās, tā noteikti būs vēl labāka, un tajā saglabāsies vairāk šie vitamīni. Un šīs te miziņas, kas paliek pāri, tajās ir ļoti, ļoti daudz vēl vitamīni. Un tās es iesaku vienkārši samaisīt ar cukuriņu un kopā ar jogurtu var apēst kā labu desertu. Un patiesībā veikalā nevar tā īsti nemaz nopirkt tādu tīru smiltēkšķu sulu bez cukura. Es noteikti jums ieteiktu izmantot šo laiku un dzert daudz sulas, taisīt dažādus saldos ēdienus un uzņemt daudz vitamīnus. Smiltēkšķis ir ļoti īpašs ar to, ka tā sastāvā ir gan taukos šķīstošie vitamīni, gan arī taukos nešķīstošie. Jo, piemēram, burkānos, lai burkāns uzsūktos organismā tā kā tas vajadzīgs, tam ir nepieciešams klāt tomēr kāda eļļa. Savukārt smiltēkšķim viss šis labums ir tajos un neko nevajag klāt ēst, lai tas pareizi uzsūktos organismā. Smiltēkšķis ļoti labi nodara saaugstēšanās gadījumos. Tas dziedē, tam ir dziednieciskas īpašības. Un šo jau es ārā nemetīšu, jo tieši tas jaunības eliksīrs slēpjas šajās miziņās. Miziņās un sēkliņās. Un vēl smiltēkšķis satur prieka hormonu. Un ko gan man vairāk dzimšanas dienā vajag? Un tad, kad sula ir izspiesta, tad ķeros klāt pie biskvīta gatavošanas. Un atcerieties, arī pirms tam es jums stāstīju, ka vispirms tur jāieslēdz krāsnes. Ieslēgšu to uz 180 grādiem, lai liekot iekšā biskvīta krāsnes jau būtu karsta. Ņemu 4 olas, atdalu atsevišķi olas dzeltenumu no baltumu. No baltumiem es gatavoju kūkas virsējo kārtu, kas būs bezē, un dzeltenumu būs kūkas pirmajai kārtai, kas būs līdzīga keksam. 100 gramu cukura ir aptuveni 4 ēdamkarotes. Tad man ir nepieciešami 100 gramu milti. Tos es atkal iesijāšu, lai biskvīts būtu gaisīgāks. Tad vēl kūkai pievienošu 1 ēdamkarotu kukurūzas miltus. Tad pirmām kārtām samazinātu kviešu miltu saturu, otrām kārtām man ļoti patīk kūkas struktūra, ja tajos ir pievienoti kukurūzas milti, vai tie var būt arī rudzu milti.
Tā ir nedaudz kraukšķīga, tas noteikti padara kūku garšīgāku. Tad vēl man nepieciešama ir soda un cepamais pulveris. Šim konkrētam biskvītam es lietoju gan sodu, gan cepamo pulveri. Kūkai pievienošu arī skābeno smilcēkšņu sulu. Un sodu es lieku tad, ja biskvītam es pievienoju kaut ko skābu. Savukārt, ja biskvītam es nelieku klāt ne citronu sulu, ne smilcēkšņu sulu, tad es iztieku tikai ar to, ka pievienoju cepamo pulveri. Abi šie pulveri dara vienu darbu. Tie paceļ kūku. Cepamo pulveri vajag aptuveni teju karoti un sodu nažu galu. Tagad lieku klāt 4 ēdamkarotes smilcēkšņu sulu. Šī smilcēkšņu sula kopā ar sodu reaģē, un tad soda nedod to rūgtumu, ko dažkārt varbūt ir nācies sajust. Tas nozīmē to, ka nav bijusi šī skābā vide, kurā soda reaģē. Tad vēl man būs nepieciešama citronu miziņa. Un tagad lieku klāt vēl 125 gramus sviesta. Sviestu vajag mīkstu, istabas temperatūrā. Būs 100 grami. 25. Es vienmēr gatavojot keksus, pievienoju pienu, jo tas keksus padara tādus mīkstākus. Nepieciešama kāda pusotra ēdamkarota. Un tagad šo visu samaisu. Tā, lai sviests ir izmaisījies, nav kumpulīšu. Smilcēkšņu sula šim biskvītam dod arī tādu patīkamu krāsu. Garšo superīgi. Tiešām jūt to smilcēkšņi. Un tagad ir pienācis laiks putot olbaltumu un gatavot bezē kārtu. Olbaltumam es pievienošu jogurtu. Jogurts kalpo kā saistviela. Šis saputotais bezē, tam konsistence ir tāda vijīga. Un es izmantošu šo te biezo jogurtu, kas veiklā nopērkams kā turku jogurts. Ņemu 1 tejkaroti. Olas labāk kuļās, ja tās ir izņemtas tikko no leduskapja. Un pamazām pievienošu 2 glāzes ar cukuru. Gatavojot bezē, svarīgi ir cukuru pievienot ne visu uzreiz, bet pakāpeniski. Ja mums Latvijā mēs esam pieraduši pie vārda bezē, bet plašāk pasaulē to tomēr dēvē par meringiem. Un par to, no kurienes ir cēlušies meringi, par to vēl tā kā strīdās. Viena versija ir tā, ka tas ir cēlies no vienas Šveices pilsētiņas Meringenes, kurā saimniekoja viens itāļu šefpavārs. Un otra versija, ka to tomēr ir izdomājis viens francūzis, kurš ir sarakstījis pavāru grāmatu, un tajā tad ir parādījies šis vārds un šī recepte. Šiem 4 olu baltumiem es pieberu 2 glāzes cukura. Meringus vai bezē var cept dažādāk. Tie var būt gan cietie cepumiņi, gan arī tādi mīkstāki. Šai gadījumā kūkai es izmantošu otru veidu. Tas būs tāds mīkstāks, vīgāks. Tiem var pievienot dažādas papildus izēvielas, piemēram, šokolādi. Kad bezē mastā iejauc šokolādes gabaliņus, tie cepoties nedaudz pakūst. Pēc tam, kad tos ēd, ir vienkārši izkūst uz mēles. No rolām ir tā, ka nekad neko nevar zināt, tāpēc, ja tās nekuļās, tad var pievienot vienkārši kartupeļu cieti nedaudz. Tagad vispirms šajās 2 formiņās es ieklāšu šo te smilcēkšņu keksa masu. Vajag tā, ka pusi uz pusi. Formiņa pirms liek iekšā masu ir jāietauko. Es to parasti daru ar sviestu. Tagad tā vienmērīgi izlīdzinu. Šīs formiņas arī ir ļoti labas ar to, kad viņas mājas cepeškrāsnī ieiet abas divas uz vienas pannas, jo, ja liek 2 stāvos, tad tas augšējais noteikti izceps labāk un ātrāk nekā tas apakšējais. Un tagad virsū lieku bezē. Arī uz pusītēm sadalu. Šo vienu daļu es izlīdzinu gludu, bet otru viļņainu. Šī viļņainā pusīte tā būs kūkas augšdaļa. Un tagad lieku cepties.
Tagad cepšu 40 minūtes. Es izvēlējos 180 grādus. Tas ātrāk apvilks, apraus un virsējā kārta būs brūngana. Savukārt mazos kraukšķīgos bez zeita cepumiņus cep 100 grādu temperatūrā un aptuveni 2-3 stundas. Un tagad pienācis brīdis kremiņam. Ņemu 2 olu dzeltenumus, 1 veselu olu, 150 gramus pūdercukuru. Var izmantot arī parasto cukuru. Vienkārši beidzās pūdercukurs, es iebēršu parasto. Un ņemšu 200 gramus smilcērkšu sulu. Te ir palikusi vēl nedaudz tā, ko es izspiedu. Un tad šodien tirgū nopirku šādu te pudelīti. Un tante saka tā, ja smilcērkšu sula ir nosēdusies, tad tā esot īsta. Pirms to sakratu. Kremu vajag kārtīgi samaisīt. Krāsa kremam ir tik skaista. Kontrastā ar balto bezē. Izskatīsies vienkārši burvīgi. Vēl iemaisīšu 100 gramus sviestu un tad kremu likšu karsēt. Karsēju ūdens peldē, lai kremā pirmām kārtām paliktu pēc iespējas vairāk vitamīni. Un otrkārt, ja to karsēs uz atklātas uguns, viņš ātrāk saraus un var būt kunkuļi. Viņš sāk biezēt uz tā pamata, kad sāk precēt olas. Šāda tipa vārītiem kremiem var tikt pievienot arī kukurūzas cieta, kartupeļu cieta, tad tas ātrāk sacietē. Bet šoreiz man gribējās, lai šis krems ir tāda īsta vitamīna bumba bez jebkādiem miltiem un kartupeļu cietēm. To vajag maisīt kādas 15 minūtes. Bet jāmaisa gan tas ir visu laiku. Nevar tā, kad aiziet kaut kur iedzer kafiju vai kaut ko apēd. Tas ir jādara visu laiku un diezgan intensīvi, lai nesaiet tādi kunkulīši. Jo tad, kad olas sāk recēt, tad ir ļoti, ļoti svarīgi tās ātri maisīt. Nu, es tad tagad kādas 15 minūtītes pamaisu un jūs paēdat brokastis.